Sveiki, svar! Klāt oktobris un skatīsimies, kāda tad enerģija riņķo apkārt svaru zīmē. Jā, tieši svaru kārts taisnīgums ir par izsvēršanu, cik svarīgs es esmu sev pats un cik svarīgi man ir apkārtējie cilvēki, apkārtējo viedoklis, apkārtējo vērtējums, apkārtējo ietekmi uz mani. Un tas ir tāds kā pamatmotīvs svaru zīmē dzimušajiem, un šis mēnesis acīm redzot pados jums pietiekami daudz iesaistītu cilvēkus, kurā jums nāksies atkal un atkal uzdot šo jautājumu, kā ir labāk man, kā ir labāk, kāds ir mans viedoklis, kāds ir mans vērtējums, ja, un ļoti mēģiniet saprast, kur ir tā robeža starp man vajadzīgais un to, kā vajag citiem, lai jums nepārsvarās tas svaru kauss uz pilnīgi uz otru pusi, kā jūs zināt, jūs esat arī pietiekami viegli ietekmējami cilvēki, un manuprāt, ka šis mēnesis saka jums gluži vienkārši izvēlēties sevi, jūs esat jubilārs šajā mēnesī, un jūs varat arī noteikt, kāda ir tā darbības dinamika ar apkārtējiem cilvēkiem kopā. Paskatīsimies, ko tad darbs sola. Jā, darbā tiešām siltas, jaukas, tuvas attiecības, sveicēji, svinēšana, iedvesma, patīkamas sarunas, patīkami kaut kādi atmiņu vakari, varbūt tā ir arī sadarbība ar cilvēkiem, ar ko jūs esat sen kopā, varbūt mācījušies, varbūt strādājuši, varbūt dzīvojuši vienā mazpilsētā, gājuši vienā bērndārzā. Tās ir vecas metodas, kuras var vilkt gaismā un ļoti veiksmīgi pašlaik realizēt. Ja? Tā kā viss tas, kas saistās ar pagātni, viss tas, kas saistās ar jau iemācītām metodēm, zinībām, zināšanām un cilvēkiem no pagātnes, tas viss iet ļoti, ļoti pozitīvi šajā mēnesī. Ja? Un tā kā es gribētu teikt, viņš ir tāds izbaudāms. Ja? Te ir gan radoša iedvesma, gan miedarbības starp cilvēkiem, te ir iespēja atrast patiešām diezgan lielu gandarījumu tajā visā darba procesā, ko jūs veicat, pat ja tas neiet ļoti dinamiski uz priekšu. Ja? Un mēs pat teiktu, šajā mēnesī varbūt nesteidziniet to procesu, nekam nav tik ļoti no jauna jāsākās. Viņš ir tāds kā būšana šeit, balstīties uz pagātni un izjust, izbaudīt. Ja? Arī šī pirmā kārta mums pilnīgi noteikti norādīja uz to, ka izbaudi mirkli ar sev tuviem cilvēkiem. Un attiecības, tas būs par tuviem cilvēkiem. Attiecībās var ielikt vairāk deksmi, attiecībās var ielikt vairāk izdomas, vairāk kaut ko jaunu, pieņemsim, lietu, ko mēs kopīgi darām. Tas var būt sports, tas var būt kāds hobijs, tā var būt ik mēneša randiņš, tas var būt jebkas jauns, un patiesībā partneris būs priecīgs par jebkuru pat iniciatīvu, vienkārši iniciatīvu, no kurā ir labas gribas žests, ja pat ja tas dažkārt dzīvē, to neiznāk tik viegli realizēt un neiznāk varbūt turpināt, tomēr jau vēlme vien šeit rada prieku, rada sajūsmu, piedalīšanos, ieinteresētību, arī tādu seksuālu un intīmu ieinteresētību. Tā kā šeit karoks rokā svari partneri gaida no jums iniciatīvu, visa veida iniciatīvu. Un tiem cilvēkiem, kas tikai pašlaik veido attiecības, šīs ir vislabākais jauna uzsākuma kārts arī rīkoties, piedalīties, iesaistīties. Protams, šajā kārtī ir pietiekami daudz ar tādā fāliskas enerģijas, kas nozīmē, ka tā varbūt tādā vairāk fiziska pievilcība, fiziska interesētība, bet arī no šīs lietas sākas veidoties ļoti daudz burvīgas, ilgstošas un skaistas attiecības. Tātad es teiktu, svari, tie, kas meklē attiecības, karoks rokā, viss notiek. Un padoms svaru zīmē. Padoms. Jā. Pentakļu dūzis tātad atkal uzsvers to, ka sākas kaut kas jauns, kaut kas ir jāiestāda, kaut kas ir jāiemet tā zelta monētiņa, vai tas zelta grauds ir jāiemet zemē jūsu atkal jaunā solārā gada sākumā, un jums izdosies izaudzēt, izauklēt jebko skaistu, jebko, ko jūs vēlaties. Bet, manuprāt, šajā brīdī pats galvenais ir vēlēties un
radīt impulsu. Es to darīšu. Uz tikšanos atkal uz vairu.